Viesītes Svētā Franciska Romas katoļu draudzes stūrakmens tika iemūrēts 2013. gada 21. jūnijā. Pāvesta Franciska pirmajā pontifikāta gadā. Stūrakmeni iesvētīja Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis. Iesvētīšanā piedalījās bīskaps Antons Justs, emeritus, Viesītes Svētā Franciska draudzes prāvests Viktors Silčonoks, Jelgavas bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles vikārs Jurijs Garbačevskis, zemi draudzes baznīcas celtniecībai uzdāvināja Anita Cinkmane, baznīcas arhitekte Inese Savina, baznīcas celtniecību vadīja Sija Redmārs, valdes loceklis Ainārs Kanaviņš. 2013. kunga gadā 21. jūnijā parakstījušies Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, paraksts un zīmoks, bīskaps Antons Justs, emeritus, Viktors Silčonoks, Viesītes Svētā Franciska draudzes prāvests, Jurijs Garbačevskis, Jelgavas bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles vikārs. Lūksimies. Kungs Dievs, tevi nevar aptvert ne debesis, ne zeme. Tu tomēr esi vēlējies dzīvot virs zemes, lai tavs vārds šeit vienmēr tiktu piesaukts. Šo vietu lūdzam caur Vissvētās Jaunavas Marijas gādību, caur Svētā Franciska aizbildniecību. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Svētī, Kungs, šo radību, šo akmeni,